Pagājušās nedēļas aptiekas produkcijas konkursā uzvarēja un balvas saņem Rihards un Daiga Brakmane. Viņi dosies uz zemūdens masāžu salonā Spādebes un sirds zivju eļļu no aptiekas produkcijas. Un tas bija ļoti jauks raidījums par to, ka pastāstīja par sirdi un par to muskultūru un par sirds darbību. Un es ļoti priecīgi esmu par to, ka es uzzināju daudz ko jaunu un labprāt lietošu zivju eļļu tagad. Esiet uzmanīgi, jauns konkurss arī šodien. Dāvanā Rīgas 2. slimnīcas klienta karte un atlaide pacientu iemaksām 3 ārsta apmeklējumiem, kā arī aptiekas produkcijas ražotie glikozamīni. Locītavu sāpes, nepatīkams stīvums tajās un diskomforts var traucēt ne tikai ikdienas pārvietošanos, bet liekt jebkādas fiziskas aktivitātes. Pilnvērtīgu uzturu gadījumā cilvēka organisms pats spēj sintezēt saistāvdu komponentus, tomēr palielinoties vecumam, kā arī vielmaiņas traucējumu gadījumā, skrīmšļu atjaunošanās notiek nepilnīgi. Locītavas skrīmslis, tāpat kā viss ķermenis, viņš no gadiem nolietojās, noveco. Mati paliek plānāki, acis rāda vājāk, dzirde pasliktinās, viss ķermenis nolietojas. Nolietojas arī skrīmslis, viņš paliek plānāks, atrofējās. Tās ir vecuma saistītās izmaiņas, bet ir arī tāda slimība, ko sauc osteoartrīts, kas savukārt ir daļēji saistīts ar vecumu, bet pārsvarā tomēr to dēvē kā atsevišķu slimību. Un šī slimība raksturojas to, kad ir skrimšana nodilums, ir locītavā iekaisums, tiek bojāti arī meniski, mīksti audi, un beigās, kad skrimslis pavisam nodils, tad var tikpat bojāts arī kauls. Regulāras kustības, vingrošana un pareizs uzturs, kas neizraisa lieko svaru, ir pirmais locītavu profilaksei. Savukārt hondroprotektori ir vielas, kuras labvēlīgi ietekmē skrimšļu metabolismu procesus, aizsargājot tos no iespējamiem sairšanas procesiem. Par hondroprotektīviem, skrimšļu aizsargājošiem produktiem pirmkārt tiek uzskatīti skrimšļu un sāļšu struktūras analogi, tādi kā glikozamīns. Ja kādam ir šīs locītavas sāpes un viņš grib kaut ko vēl papildus lietot, tad viens no iespējām, ko mēs iesakām, ir lietot uzturu bagātinātājus. Ja pacientam vēlēšanās un viņš tādas lietot grib, tad, piemēram, glukozamīns, chondroitīns, MSM, ir daudz un dažādas piedevas, ko pacients var lietot. Es parasti iesaku personīgi kursu veidā. Lai nosacītu uzlabo šo locītavu stāvokli. Glikozamīns ar chondroitīnu baro locītavas un ir skrimšļaudu struktūras būva elements. Skrimšļaudi aizsargā locītavas, izpildot amortizācijas funkciju, uzlabo locītavu elastību un mehānisko izturību. Gadījumā pacientam ir sāpes pēc kāda dziļa pietupiena, kad viņš ir pagriezis ceļu locītavu, tad tomēr es ieteiktu, ja tur dažu dienu laikā tās sāpes nepārēja, tad vajadzēja griezties agrīni pie speciālists, jo mēs to uzskatām kā traumu. Un līdz to tur var būt traumatiskas izmaiņas, piemēram, varbūt ieplīsis menisks, kur būtu nepieciešama iespējams pat ķirurģiskā ārstēšana. Uzmanību konkursa jautājumam. Kad ieteicams lietot glikozamīnu ar chondroitīnu? Konkursa atbildes sūtiet īsiņā uz tālruni 25 65 8 666. Nākamā raidījumā paziņosim konkursa uzvarētāju.